Mateja evaņģēlija 11. nodaļā mēs lasām šos vārdus Jēzus sacītus. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Āmen. Debes Tēvs, Tavu vārdu ir patiesība, apgaismotu mūs ar savu patiesību, ka topam Tavas patiesības dziedināti un atbrīvoti. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Ir nogurums, ko neatrisina ne labs naktsmiers, ne atvaļinājums, ko neatceļ ne laba alga, ne veiksmīga karjera, ne ārēji sakārtot dzīve. Tas ir dvēseles nogurums. To pazīst cilvēks, kurš ir noguris ne tik daudz no darba, cik reizēm gluži tā kā no sevis, no savas realitātes uztveres, noguris no nemitīgas vēlmes būt citāds nekā viņš ir, noguris no savas atkarības no cita vērtējuma un cita viedokļiem, noguris no sajūtas, ka vienmēr kaut kas pietrūkst. Un interesanti, pat tad, kad šāds cilvēks, un bieži šie cilvēki esam mēs, sākam domāt par Dievu, tad reizēm piezogas šī doma ar Dievu rīkoties kā ar visu pārējo savā dzīvē, un tad ir šī doma, es nākšu pie Dieva, bet vispirms man jātiek ar sevi skaidrībā, vispirms jāsakārto savu dzīvi, vispirms jākļūst tādam uzcītīgākam, disciplinētākam, jāpārvar savu grēku, jāiemācās vairāk lūgt, vairāk lasīt Bībeli, jākļūst labākam cilvēkam, un tad es nākšu pie Dieva. Un pirmā brīdī, protams, tās jau viss ir labas lietas, no kurām nevienu nevajadzētu atturēt, un to jau visu vajadzētu censties darīt. Bet tā problēma ir tā, ka reizēm mēs bieži iedomājamies Dievu kā gala mērķi, pie kura drīkst ierasties tikai tad, kad viss jau tā kā dzīvē ir sakārtots. Un tad reizēm cilvēks to atliek uz vēlāku laiku, kad tā dzīve būs sakārtot, un es jutīšos, ka es varu pievērsties Dievam. Bet šeit interesanti tajā tekstā, ko mēs nolasījām, tas ir tieši tas, ko Jēzus nesaka. Viņš nesaka, sakārtojiet sevi un tad nāciet, sajūtieties gatavi un cienīgi un tad nāciet pie manis. Tiekiet galā ar saviem dzīves izaicinājumiem un kārdinājumiem, un tad, kad jūs būsiet beidziet cienīgi, tad es jūs pieņemšu. Tas ir tieši tas, ko Kristus nesaka. Viņš saka, nāciet pie manis, bēdīgi un grūtsirdīgi, nastu nospiest. Nāciet tādi, kādi jūs esiet. Kāds esmu, tāds es atnāku, uz saviem spēkiem neceru. Tādi nāciet. Pie tam Jēzus pat nesaka, es jums došu visas atbildes, es atrisināšu visas jūsu problēmas. Viņš saka, nāciet pie manis. Jo kristietības centrā nav kāda dzīves sakārtošanas metode, kristietības centrā pat nav kāda mācība vai teoloģija vai noteikumu kopums, kurus tad tu ievērosi, un tad, ja tu tos ievērosi, tad tu varēsi saukt sevi par kristieti. Tam visam ir sava vieta un nozīme, bet kristietības centrā ir persona, Kristus, kas aicina. Un šīs savas vajadzības atzīšana, ka tu esi nepietiekams pats sevī, un tad, kad tu sajūties tā, kā Jēzus saka, bēdīgs un grūtsirdīgs, nastas nospiests un sajūties, it kā tavā dzīvē būtu tāds zemes punkts, tad izrādās tas zemais punkts ir žēlastības dāvana, un tās ir Dieva dāvātas durvis. Ieiet citā realitātē, iegūt citu apziņu, ieraudzīt šo pasauli savādāk, uz ko arī Kristus aicina. Un tas ir pieejams tikai pie viņa. Nāciet pie manis, viņš saka.
Tās ir durvis uz patiesību par sevi, uz patiesību par Dievu. Jo Kristus nav balva cilvēkiem, kuri sevi ir sakārtojuši. Viņš ir glābējs tiem, kuri beidzot atzīst, ka paši nevar sevi izglābt. Tāpēc jau raksti saka, ne jau veseliem vajag ārsti, bet slimiem. Un visa kristietība sākas nevis ar sevis izlabošanu un uzlabošanu, bet ar tuvošanos. Un tā tas ir vienmēr. Un tad Jēzus saka kaut ko pilnīgi negaidītu un pirmā brīdī šķiet tiešām paradoxāli. Vispirms viņš saka, nāciet pie manis visi, kas esiet bēdīgi un nopūlējušies un zem smagas nastas, es jūs gribu atspirdzināt, bet jau nākamā teikumā viņš piebilst, ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis. Vai tas nav interesanti un pat pretrunīgi? Vai cilvēkam, kurš ir noguris, nevajadzētu vispirms atņemt jūgu un dot vienkārši atpūtu, un lai taču atpūšās cilvēks, nevis dot un piedāvāt vēl kādu citu jūgu, it kā viņam jau pašam problēmas dzīvē nepietiktu. Bet te atklājas kāda dziļa patiesība par cilvēku. Vislielākais nogurums, tāds dziļš, fundamentāls nogurums, par kuru arī Kristus šeit runā, tas nav vienkārši tāds fizisks nogurums pēc smagas darba dienas, bet šis lielais, dziļais dvēseles nogurums nerodas tāpēc, ka mēs darām daudz un strādājam daudz. Reizēm gluži pretēji. Reizēm cilvēks ir noguris tieši tāpēc, ka viņa dzīvē trūkst patiesa aicinājuma, jēgpilnas atbildības un liela mērķa. Mūsu laikmetā dažādi žurnāli un pašpalīdzības raksti bieži tā vien šķiet, gribēdam labi un piedāvāt, cenšoties labu, mēģina sacīt, piepildi savas vēlmes, meklē savu komfortu, parūpējies par sevi. Un, protams, veselīgs miegs ir vajadzīgs, atpūta ir vajadzīga. Tas jau viss ir taisnība. Taču cilvēks sirds nav radīta nepārtraukti, lai riņķot pati ap sevi un būtu pārņemta ap sevi, ar savām vajadzībām, ar savām iegribām. Tā tu nekad nebūsi piepildīts. Jo lielo dievišķo piepildījumu nevar atrast sevī un riņķojot ap sevi un fokusējoties uz sevi un nemitīgi domājot par sevi. To var piedzīvot tikai kalpojot, mīlot, uzņemoties atbildību, rūpējoties par citiem un apzinoties savu piederību Dieva lielajā stāstā un Dieva lielajā darbā šajā pasaulē. Reizēm ir kādi cilvēki, un varbūt mēs reizēm šos cilvēkus ieraugam spogulī, kas nemitīgi runā, cik viņi ir noguruši, kuriem nemitīgi vajag atpūsties. Un tad ir kāds, kas šķiet izdara tik daudz un šķiet nekad nav noguris. Un šeit varbūt nav pat atšķirība raksturā un kaut kādā fiziskā spējā. Te ir viens, kas saskata jēgu tajā, ko viņš dara, un otrs vienkārši dara piespiests un varbūt kāda pienākuma noturēts. Ir tas pazīstamais stāsts, kur divi cilvēki kaut ko būvē, divi mūrnieki. Un tas viens to dara, jūs zināsiet to stāstu iespējams ar prieku un ar dedzību, un tas otrs ar nokārtu degunu, ar garlaicību, gaidot darbdienas beigas, un viņiem abiem prasa, ko jūs šeit būvējat, un tas viens saka, vienkārši es būvēju ķieģeļu sienu, un tas otrs saka, es būvēju katedrāli. Abi dara vienu un to pašu darbu. Bet viens saprot jēgu, viens saprot vīziju, viens saprot piederību kaut kam lielam, skaistam, kas kalpos paudzēm uz priekšu. Otrs vienkārši pelna savu dienišķo iztiku, mūrējot ķieģeļu sienu. Vai tas būtu žoks vai katedrāle, kāda starpība? Un tieši tāpēc Jēzus nedod mums vienkāršu, vieglāku, bezrūpīgu dzīvi. Jo tā nav atbilde uz mūsu dziļākām vajadzībām. Jo dzīves vieglums nav atbilde mūsu dziļākiem jēgas meklējumiem. Lai kā mēs kādreiz domātu, kaut tā dzīve būtu vieglāka, bet dzīves vieglums nav atbilde uz mūsu dziļākiem jēgas meklējumiem.
Tāpēc arī tas nav tas, ko Jēzus piedāvā. Viņš saka, nāciet pie manis, tas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi, un turpat nākamā teikumā ņemiet manu jūgu. Viņš dod citu jūgu, jēgu, kas piešķir dzīvei virzienu. Ja tu esi noguris, tā dvēseliski noguris, tev nevajag vieglāku dzīvi, bet jēgpilnāku dzīvi. Un tad, kad ir jēga, tad tā vairs nav nasta, kas vienkārši tavu dzīves sajūtu padara bezjēdzības piepildītu un grūtsirdīgu. Tā ir jēga, kas paceļ. Tā neatceļ grūtības, tā neatceļ smagumu bieži vien, bet tas ir cita veida smagums. Varbūt līdzīgi, kā mēs varētu domāt par kādiem cilvēkiem, ja mēs uzlūkojam tēvu vai māti, tur ir šis jaunais cilvēks, kurš pirms tam nevarēja sev piespiest kādas lietas darīt. Un tad šis jaunais vīrietis ir kļuvis par tēvu un pēkšņi viņš var izdarīt daudz vairāk, jo viņš saskata tam jēgu. Tāpat tās ar meiteni, kas kļūst par māti. Tur ir atrasta jēga. Tur smagums vairs nav tāds smagums. Tur ir smagums, kas piepilda. Tur ir jūgs, kas taps patīkams, un nasta, kas palikusi viegla. Jo motivācija nav vairs tikai pienākums, motivācija ir mīlestība. Un tas ir tas, uz ko Kristus aicina. Jēzus saka, ņemiet uz sevi manu jūgu. Jūgs nāk no tā laika, kad smagus ratus un kādus vezumus veda iejūgti vērši. Viņi bija iejūgti, viņiem bija jūgs. Viņi vilka šo vezumu uz priekšu. Un senatnē Jēzus laikā bieži jūgā iejūdz divus vēršus. Un iespējams no turienes nāk šī Jēzus līdzība. Iespējams pat tad, kad Jēzus to sacīja, tur garām pabrauc kādi iejūgti vērši. Stiprākais vērsis uzņēmās lielākos smagumu un turēja virzienu. Vājākais negāja viens, viņš tika iejūgts līdzās stiprākajam. Viņš mācījās no stiprākā un paļāvās uz viņa spēku. Un iespējams Jēzus šeit lieto tieši šo tēlu, it kā viņš sacītu nāc, jo tev nav jānāk vienam. Tev nav vienam pašam jāvelk savus dzīves uzdevumus, savus dzīves vezumus. Nāc, mēs to vilksim kopā. Un tad, kad tu to sāc vilkt kopā, tu saproti, tas vairs nav tik smags. Ne tāpēc, ka tajā nav izaicinājumu, varētu sacīt, ne tāpēc, ka tavā dzīvē pazūd krusts, bet tāpēc, ka tavā dzīvē tu pēkšņi saproti to smagāko nastas daļu nes pats Kristus. Un lielākais brīnums nav tas, ka mūsu krusts pazūd. Lielākais brīnums ir tas, ka pēkšņi atklājam, mēs to nenesam vieni. Un to katram vajadzētu piedzīvot. Smagākā nasta ir mēģinājums pašam sevi izglābt. Evaņģēlijs Jēzus laikā nāca tiešām kā evaņģēlijs, kā laba vēsts. Reliģija bija kļuvusi ļoti smaga. Farizeji bija radījuši simtiem noteikumu. Likumi kļuva svarīgāki par cilvēkiem reizēm. Un Dievs sāka tādam parastam, godīgam cilvēkam šķist nepieejams. Un jāatzīst arī šodien, visi cilvēciskie mēģinājumi tikt pie Dieva bez viņa žēlstības vienmēr beidzas ar smagumu. Varbūt kāds saka, es jau jūtos smagi, bet tas jau nenozīmē, ka es kaut kur mēģinu tikt pie Dieva. Bet īstenībā jau atrast dzīves piepildījumu, atrast dzīves laimi, atrast dzīves jēgu, būtībā jau nozīmē atrast Dievu. Patiesi to visu atrast nozīmē atrast Dievu, jo Dievs ir visas jēgas avots. Tu nevari atrast patiesu, nozīmīgu, mūžīgu jēgu savai dzīvē bez Dieva. Un tāpēc Jēzus saka kaut ko satriecošu. Nevis kāp augšā pie Dieva, turpini rāpties uz augšu savā dzīvē, bet viņš saka, nāc pie manis, tāds kāds tu esi.
Kristietība un Kristus piedāvātais ceļš nav cilvēka ceļš augšup, bet vispirms tas ir Dieva ceļš lejup. Mēs varam iedomāties glābšanu kā kāpšanu kalnā. Un, protams, Dieva vārds mūs aicina būt par svētceļniekiem un veidoties Dieva līdzībā. Un tā ir kāpšana kalnā, bet tā nav kāpšana kalnā tikai ar savu spēku, ar savu saņemšanos, ar lielāku centību, ar labāku dzīvi. Tas viss sākās ar atsaukšanos uz to, ka Dievs pats nokāpa lejā. Viņš atrod mani tur, kur es vairs nespēju pat domāt par kāpšanu uz augšu. Tur ir tā evaņģēlija būtība, tur notiek tā īstā sastapšanās. Nevis, ka tu jūties tik spējīgs un varens, un tu veido savu dzīvi, un tad tu pasauc Dievu palīgā saviem plāniem, bet ka tu saproti, ka tā lielākā izšķiršanās un lielākā cīņa un tā lielākā nasta ir tā, ko tu pats nevari nest. Tāpēc Dievs nāk. Tas ir Kristus vēsts lielākais noslēpums. Nevis cilvēks sasniedz Dievu, bet Dievs sasniedz cilvēku. Un tur, kur tas tiek piedzīvots, tur tā brīnišķīgā blakus parādība ir tā, ka tāds cilvēks tiek atbrīvots no lepnības. Jo ja vien kāds cilvēks varētu pats sasniegt Dievu, tā cilvēks kļūtu diezgan grūti panesams. Un tur, kur kādam liekas, ka viņš sasniedz Dievu, tur gandrīz vienmēr slēpta vai neslēpta parādās lepnība, pārākuma sajūta, augstprātība, skatīšanās uz citiem no augšas. Tas beigās posta sabiedrību, tas posta baznīcu, tas posta ģimeni. Bet tur, kur viens cilvēks, un es ceru, ka tie esam visi mēs, saprot, ka nevis mēs sasniedzam Dievu, bet Dievs sasniedz mūs, tur lepnība nomaina pazemību un pateicību. Un tikai pateicīgi cilvēki kļūst bagāti cilvēki, jo viņi pamana, viņi novērtē. Ja es saku, ņemiet manu jūgu, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla, jo tam tu esi radīts. Tu esi radīts veidot šo dzīvi kopā ar Dievu. Tas joprojām ir jūgs, tā joprojām ir nasta, bet tā ir jēgpilna. Sešdesmitos gados Bobs Dilans izdeva vairākus kristības albumus. Viņš arī pirms kādiem gadiem saņēma Nobela prēmiju literatūrā kā viens no pagājušā gadsimta ievērojamākiem dziesmu tekstu autoriem, un ne tikai tekstu, bet mūzikas. Un viņam ir tāda pazīstama dziesma, ka tev kādam būs jākalpo. Un tad viņam ir tie vārdi, kur viņš apraksta visdažādākos cilvēkus, un man vienmēr ir bijis interesanti tos klausīties, kur viņš dzied. Tu vari būt vēstnieks Anglijā vai Francijā, vari mīlēt azartspēles vai dejot līdz rītam. Tu vari būt pasaules smagsvaru čempions. Tu vari būt sabiedrības zvaigzne rotāt ar pērļu virtenēm, bet tev tik un tā būs jākalpo, tev būs kādam jākalpo. Tas var būt velns vai tas var būt tas kungs, bet tu kādam kalpos. Un viņš turpina. Tev var saukt par doktoru vai par priekšnieku, bet tev tik un tā kādam būs jākalpo. Tu vari būt policists vai dedzīgs jaunības ideālists. Vari vadīt milzīgu televīzijas impēriju. Tu vari būt bagāts vai nabaks, akls vai kropuls. Vari dzīvot svešā zemē ar svešu vārdu, bet tev tik un tā kādam būs jākalpo. Tas var būt velns vai tas būs tas kungs, bet tu kādam kalpos. Tu vari celt mājas citiem, vari pat dzīvot pilī vai teltī. Tev var piederēt ieroči, pat tanki, tu vari būt namīpašnieks vai bankas saimnieks, bet tev tik un tā kādam būs jākalpo. Tev var patikt kokvilna vai zīts, tu vari dzert viskiju vai pienu, vari mieloties ar kaviāru vai iztikt ar maizes riecienu, vari gulēt uz grīdas vai karaļa gultā, bet tev tik un tā kādam būs jākalpo. Tu kādam kalpos, tas var būt velns vai arī tas kungs, bet tu kādam kalpos. Viņš pasaka to pašu, ko saka arī Jēzus. Jautājums nav, vai tu kalpos. Jautājums nav, vai tev būs nasta, vai tev būs jūgs.
Jautājums ir, kas tas būs par jūgu, kas tā būs par nastu. Jo tu vienmēr kādam kalpos. Vai tas būs tas kungs, vai tas būs kaut kas cits, kāda radīta lieta. Un radītas lietas jau arī ir labas, tāpēc tad Dievs jau tās ir radījis. Vai tu kalpos naudai, karjerai, panākumiem, citu cilvēku domām vai savam ego. Bet ja tās lietas kļūs par aizvietotāju Dievam, tad viss, kas aizvieto Dievu, kļūst par iznīcinošu spēku. Un mēs varētu teikt, tas kļūst par vēlnišķīgu spēku. Tev būs jūgs. Jautājums ir, kas tas būs par jūgu? Kas tas ir par jūgu, ko tu šodien velc? Paļaujoties Kristum, cilvēks nekļūst mazāk brīvs, tieši pretēji. Uzņemoties Kristus jūgu, cilvēks beidzot kļūst patiesi brīvs. Jo Kristus jūgs nav verdzība, tas ir mīlestības jūgs. Un tad, kad cilvēks kaut ko dara patiesā mīlestībā, viņš nekad nejūtās paverdzināts. Viņš saprot, kāda tā ir priekštiesība, ka es varu rūpēties, ka man ir ko dot, ka es mīlu, ka es varu dot, nesagaidot pat atpakaļ. Un, protams, visiem mums ir vajadzīgi arī saņemt. Un tad Jēzus saka, es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, mācieties no manis. Interesanti, šie ir vieni no retajiem vārdiem, kuros Jēzus raksturo pats savu sirdi. Un interesanti, ka viņš nesaka, es esmu varens, lai arī viņš to varētu sacīt. Viņš nesaka, es esmu taisnīgs, lai arī tā būtu bijusi patiesība. Kad Jēzus izvēlas raksturot sevi mums cilvēkiem, viņš saka to, ko viņš tiešām gribētu, lai mēs saprotam. Viņš saka, es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Viņš to saka, acīm redzot, tāpēc, ka viņš pazīst mūsu cilvēkus un viņš nevēlas, ka mums būtu bailes viņam tuvoties. Jo mums var šķist, ka viņš mūs sagaidīs ar pārmetumiem. Jo kā gan viens, kas mūs pazīst labāk par sevi, varētu mums nepārmest, ja reiz mēs tik bieži, pat skatoties spogulī, sev kādas lietas pārmetam. Bet evaņģēlijs saka pretējo. Kristus nav tas, kas mūs pazemo vai noraida ar savu spriedumu. Kristus ir tas, kurš noliecas pie mums. Un šie nav tikai skaisti vārdi, tā bija visa Kristus dzīve. Mēs redzam Jēzu, kurš mācekļiem mazgā kājas, kas bija tajā laikā paša zemākā darbs. Mēs redzam viņu, kurš pēc Pētera nolieguma nenovēršās no viņa, bet atjauno viņa kalpošanai. Mēs redzam viņu, kurš nenolaižas no krusta, lai parādītu savu spēku un atrieptos saviem pāridarītājiem, bet viņš iet līdz galam, nesot savu upuri par katru no mums. Tāda ir Dieva pazemība. Jo tikai tas, kurš radīja visumu, var nest krustu cilvēku dēļ. Un tikai tam, kam nekas nav jāpierāda, tikai tādam cilvēkam ir spēks patiesi noliekties pie otra. Tikai tas, kurš ir visas pasaules kungs, var mazgāt mācekļiem kājas. Un tāpēc krusts nav brīdis, kurā Dievs zaudējis savu varenību. Krusts ir brīdis, kad Dieva varenība atklājas visspilgtāk. Jo to var izdarīt tikai bezgalīga mīlestība. Un ar tādu mīlestību Dievs aizvien tuvojas katram no mums, tur, kur mēs esam, savos dziļākos noguruma brīžos, kam atrisinājums nav izgulēšanās vai atvaļinājums. Jo patiesa atpūta nav vieta, tā ir persona. Un te mēs nonākam pie šīs dziļās, lielās patiesības, kuru mums ir jāmācās visas dzīves garumā. Protams, mēs ilgojamies reizēm pēc atpūtas, pēc atvaļinājuma. Mēs domājam, kad es pabeidzu darbu, tad es atpūtīšos. Un zināmam nogurumam jau, protams, arī tas ir izcinājums. Bet ja mēs to sākam domāt par savas dvēseles meklējumiem un ilgām, tad tās ir lamatas. Un tad cilvēks saka, kad es palikšu vecāks, tad bērni izaugs, kad būs vairāk naudas, kad beigsies šis saspringtais dzīves posms, tad aiziešu pensijā, tad es beidzot atpūtīšos. Taču atpūta nav datums kalendārā. Tā dziļākā adusa, tas Dieva miera piepildījums, tas nav datums kalendārā un tā nav dzīves situācija un apstākļi. Tā ir sastapšanās ar Kristu. Tā ir persona.
Tāpēc, ka cilvēks ir radīts tik liels, tad tikai Dievs viņu var piepildīt. Tu esi radīts tik liels, tad tikai Dievs tev var piepildīt. Un tāpēc ir tik muļķīgi dzīvot, domā, ka panākumu mūs piepildīs, vai sasniegumu mūs piepildīs, vai citu cilvēku atzinība, vai kādas dzīves baudas. Tās visas var arī pareizā vietā būt Dieva dāvanas, taču katru reizi šīs dāvanas saņemot, mums ātrāk vai vēlāk būs jāatzīst, tas ir tikai uz brīdi. Tas ir tikai uz brīdi. Nevis tāpēc, ka tās lietas būtu sliktas, bet tāpēc, ka tās ir par mazu. Dievs tevi ir radījis ar tik plašu sirdi, ka neviena radīta lieta to nespēja piepildīt. Tāpēc viņš saka, nāc pie manis, kas esi zem smagas nastas nospiests un grūtsirdīgs. Mēs nodurstam, bet apzināties šo nodurumu ir Dieva žēlastība, jo tas mūs var vest pie visnozīmīgākās sastapšanās mūsu dzīvē, kur Kristus mums tuvojas un saka, tev šī nasta nav jānes vienam, un tieši ar to viss mainās. Jo kopā ar Dievu, jebkuru lietu darot, kopā ar Dievu vienmēr ir jēga. Ar Dievu nav iespējams darīt bezjēdzīgas lietas. Un kopā ar Dievu mēs nekad neesam vieni. Un tāpēc kādam no mums šodien ir pienācis brīdis pateikt vienkāršu lūgšanu. Kungs, es negribu sev dzīvi nest viens. Un paldies, ka tu no manis to neprasi. Es vēlos to nest kopā ar tevi. Un vēl vairāk, paldies, ka tu vēlies to nest kopā ar mani. Un paldies, ka tu mani sastopi tieši manā nodurumā, manā bezspēcībā, manās klusajās jūgās un saki, nāc pie manis. Negaidi, līdz kļūst cienīgs, negaidi, līdz viss būs sakārtots. Tāds brīdis nekad nepienāks. Nāc tagad tāds, kāds esi. Jo Kristus nav balva cilvēkiem, kas ir sakārtojuši savu dzīvi. Viņš ir glābējs cilvēkiem, kuri beidzot atzīst, ka paši savu dzīvi nespēja sakārtot. Un tad notiek brīnums. Nasta nevis pazūd, bet tā kļūst jēgpilna. Tā kļūst par tavu svētapšanas un kalpošanas ceļu, pa kuru Dievs tev dienu no dienas veido un vada. Un pat grūtības izturot, tu pēkšņi saproti, cik interesanti. Nevis caur uzvarām un panākumiem Dievs tevi veidoja savā līdzībā, bet gandrīz vienmēr caur grūtībām. Un tu pēkšņi atklāji, nevienas ciešanas un grūtības tavā dzīvē nav bijušas Dieva izniekotas. Un ja arī dzīve nepaliek viegla, tu vairs neej viens. Un tā nekad nav vairs bez jēgas. Jo tas, kurš reiz nesa krustu uz Golgātu, ir tas pats, kurš saka, es vēlos nest kopā ar tevi tavu jūgu. Un tāpēc viņš ir vienīgais visā pasaulē un visā vēsturē un visā laikā un visā telpā, kurš drīkst teikt šos vārdus, kurus neviens cits nevarētu ar tādu saturu pateikt. Un ja kāds cits tos sacītu, tie būtu solījumi bez pamata, bet, kad Kristus saka, tie ir piepildīti ar saturu, un tie ir šie vārdi. Nāciet pie manis visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi, kas esiet nopūlējušies un zem smagas nastas. Es jūs atspirdzināšu. Un viņš savu apsolījumu piepilda, dodot savu klātbūtni. Un tur, kur ir Kristus, tur nodurums vairs nav beigas, bet sastapšanās. Lūgsim Dievu. Debes Tēvs, paldies, ka tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu. Mēs nākam tavā priekšā tādi, kādi esam, ne ar saviem nopelniem, ne ar savu spēku, ne arī ar savu pārliecību, ka esam visu dzīvē izdarījuši pareizi. Mēs nākam kā cilvēki, kur atzīstam savas nepilnības, savas kļūdas, savu nodurumu un savu grēku. Un paldies, ka tu mums nesaki, ka drīkstam tev tuvoties tikai tad, kad būsim savu dzīvi sakārtojuši, bet tu mums saki tieši tagad.
Īpaši tagad, ja sajūtamies noduruši. Nāc pie manis. Paldies Tev par Tavu žēlastību. Paldies, ka Tu nenāc pie mums, lai mūs nosodītu, bet lai mūs glābtu. Paldies, ka Tu esi lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, un ka mēs varam mācīties no Tevis. Un paldies, ka Tu mums rādi ceļu, un ne tikai rādi ceļu, bet ej šo ceļu kopā ar mums. Tāpēc dod mums drosmi nolikt pie Tava krusta visas savas nastas, kuras vairs nespējam nest. Paldies par šīm nastām, ka arī tās izrādās ir žēlastība, jo tās mūs atved pie Tevis. Un tāpēc mēs atsaucamies Tev katrs personīgi ar to ticības dāvanu, ko Tu mums esi devis. Mēs pieņemam Tavu jūgu. Ne kā smagumu, bet kā aicinājumu dzīvot kopā ar Tevi. Atbrīvo mūs no viss, kas mūs paverdzina, no lepnības, bailēm, vainas, un dāvā mums brīvību, kuru tikai no Tevis varam saņemt. Es mums grēciniekiem žēlīgs, kāds esmu, tāds es atnāku, uz saviem spēkiem neceru. Ak, šķīstī mani grēcinieku, to gaužu lūdzos Dieva jēras. Āmen. Tādu rūpju nav Dievam par lielu. Nav tādu kalnu, nav Dievam par augstu. Nav tādu vētru, ko viņš neklusinātu. Nav tādu pēdu, ko viņš neapklātu. Jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Nav tādu rūpju nav Dievam par lielu. Nav tādu kalnu, nav Dievam par augstu. Nav tādu vētru, ko viņš neklusinātu. Nav tādu bēdu, ko viņš neapklātu. Jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Viņš sauc nāciet jūs, visi, kas nospiesti, jūs atvieglošu es. Nav tādu
tādu kalnu nav, Dievam par augstu. Nav tādu vētru, ko viņš neklusinātu. Nav tādu bēdu, ko viņš neapklātu. Jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs, jo viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleciem. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs. Zinu, ka arī tev viņš palīdzēs.